Nodarbības robotikā Vēnspils digitālajā centrā notiek sadarbībā ar mūsu pilsētas jaunradzes namu. Tā paplašinot un attīstot esošās robotikas lietojuma programmas. Pulciņa dalībnieki darbojas ar jaunākās paudzes LEGO, Sumoboy un Tetris robotiem. Robotikas pulciņam ir īpaši liela atsaucība. Pašlaik tajā darbojas ap 60 skolēnu. Ņemot vērā to, ka tieši šis pulciņš izrādījās īpaši pieprasīts, tika izveidota papildu nodarbību grupa sākumskolas klasēm. Sākumā tur mums ir no 1. līdz 4. klasītē bērni, tiem mēs dodam LEGO robotus. Tālāk tad mums ir grupa no 4. 5. klases līdz pat visi pamatskola. Tā mēs dodam jau nākamos robotus. Būs tāda Tetris roboti, viņi mums vēl nav pievesti klāt. Bet drīzumā būs, bet mēs tāpat ar viņiem, mēs bērniem apmācam arī strādāt ar pašiem LEGO robotiem, lai viņiem būtu saprašana, kas notiek tālāk par LEGO. Un tad tālāk mums ir vidusskolnieki. Un vidusskolniekiem mēs jau mācām sumo robotus. Viņi tādi maziņi, viņi cīnās sumo robotu laukumiem. Pulciņa dalībnieki paši konstruē robotus, vēlāk tos ieprogrammē, tādējādi apgūstot arī programmēšanas pamatus. Pēc Kāļa Grunšteina vārdiem, zināšanas robotikā palīdz mācībās skolā. Piemēram, šajā pulciņā iegūtās prasmes palīdzēs matemātikas nodarbībās. Principā abejādi, jo mēs šeit izmantojam zināšanas, kas ir iegūtas skolā, ir tīpaši matemātiku, tās zināšanas mēs pielietojam. Un tālāk vienkārši mēs rosinām bērniem mācām to domāšanu. Īpaši populārs šis pulciņš ir, protams, zēnu vidū. Kāpēc izvēlējies tieši robotiku? Tāpēc, ka man patīk būvēt robotus un LEGO. Un ar ko tieši tu tagad nodarbojies? Es tagad detaļas lieku katru savā vietā, lai pēc tam būvēt robotus. Eksperimente. Vienkārši nav ko darīt, kad jau ir uztaisīts robots, jau pabeigts. Lai gan pulciņu apmeklē lielākoties zēni, tomēr ir arī meitenes, kurām interesē robotika. Meitenes arī interesēts, jā. Un pat mums ir 2 meitenes vispār vidusskolnieku grupā. Bet tur ir vienkārši mazāk varbūt LEGO. Varbūt meitenes vairāk baidās no LEGO, bet tas jau nemaina to faktoru, ka ir vēlme mācīties un kaut ko uzzināt jaunu no robotikas. Tas tieši labi, ka arī meitenes interesējās. Pulciņa audzēkņi veido un programmē vienkāršas robotehniskas konstrukcijas. Viņš principā strādā kā kompass. Iedomājieties, viņš rāda, kur ir ziemeļi. Tad jūs griežat kompasu, un viņš automātiski pielāgojās jums. Viņš vienmēr rādīs, kur ir ziemeļi. Viņš varētu braukt viņam pa galdu. Viņš noliek uz galda. Mēs paļaujamies uz viņu. Vienkārši viņam ir tāds sensors, gaisa krāsas sensors, kas nosaka, ka tur viņš karās meklē balto krāsu. Ko līdz viņš redz balto krāsu, viņš liek brauc uz priekšu. Ko līdz viņš vairs neredz balto krāsu, viņš reiz apstājās. Robotikas pulciņš pilda nevien izklaides, bet arī izglītošanas funkciju. Savukārt nodarbībās gūtās zināšanas vēlāk var pāraugt arī daudz nopietnākā interesē un nodarbē. Protni rūpniecībā tieši robotu darbam ir būtiska nozīme ražošanas automatizācijā. Ar to Zanča, Tatjana Šahovska, Žodziņš, Kurzemes televīzija.